Šodien vēlos parādīt savu veidu, kā uztaisīt barotavu no petpudeles. Tātad sāksim. Ņemam jebkuru petpudeli un griežam ar loksnīti. Uztaisīsim vēl vienu rindiņu. Lai nebūtu liekas vietas, kur ieķerties auklē. Un kausējuma vietas, kur iet caurums, arī vēlams uzreiz pielīdzināt ar pirkstu, lai neveidojās nekādas vietas, kur aizķerties auklu. Tā galvenā doma, ko es gribēju parādīt, ir tas, ka izmantojot skrūvi un metāla armatūru, mēs varam uztaisīt maināmu svariņu, kas mums ļauj mainīt svaru, nenoņemot to. Paņemt svariņu. Jā, starp citu ir izurbts caurums 4 mm ar uzgrieztu vītni. Tas ir apmēram pēc tam svēru 20 grami svariņš sanāca. Tad, principā, mums atliek tikai pielikt griezuli. Un viss, barotava ir gatava. Aizņem ļoti minimālu laiku. Un, lai nomainītu, nu tā pamatdoma. Lūk. Un te bija pirms tam vēl daži eksperimenti, ko taisīju. Var arī tā taisīt. Armatūru ielīmēju vienkārši ar līmu pistoli. Turas arī ļoti labi. Vienīgi varbūt nedaudz pa daudz caurumu ir uztaisīti, jo ir lielāks iespējas, kad te ķersies aukla. Tad taisīju arī svars ielīmēts ar līmu pistoli, bet šeit
pieliku klāt caurulīti griezuļu vietā, kur izvērt cauri auklu. Tad ir mazāks iespējas, ka viņi pīsies. Tā. Nu, un te ir tā pati armatūra piestiprināta ar drāti vienkārši. Arī kā variants. Te vienīgi jāpieliek griezulis. Bet jā, princips tas pats. Tā, vēlējos parādīt vēl vienu finālu triku. Tā, priekš tam mēs šo svariņu noņemsim. Un voļa.